Līdz vēlēšanām atlicis mazliet vairāk kā 2 nedēļas, tādēļ Latvijas ziņkanāls devās uz tikšanos ar uzņēmīgajiem jauniešiem no viņu dibinātajām dombiedru grupām Ejam balsot un Es iešu balsot. Jaunieši ir entuziasma pilni ar savām aktivitātēm panākt, lai uz vēlēšanām dotos pēc iespējas vairāk balstiesīgo iedzīvotāju. Mēs uzrunājam tautu diskusijās, mēs veidojam sava veida pēc apaļā galda diskusijas modeļa diskusijas katrā no reģioniem. Vienā reģionā ir viena diskusija, tas notiek sadarbībā ar Vēlēšanu reformu biedrību. Tad liela aktivitāte ir visas Latvijas koncertu tūre Tava balss ir svarīga Latvijai, kurās piedalās 3 Latvijas tenoru operas dziedātāji un roka grupa Dzelzs Vilks. Principā mēs esam plānojuši būt 23 vietās visā Latvijā. 11 koncerti ir notikuši. Šie koncerti ietver ne tikai tādu vieglu, pacilājošu koncertu programmu, bet arī faktiski mēs mēģinām, protams, paust savu ideju, uzrunāt sabiedrību, būt drosmīgiem, analizēt, darboties un, godīgi sakot, arī negausties, bet darīt un pieņemt lēmumu Latvijas labā, proti doties uz 2. oktobru pie urnām. Pašlaik dodamies uz skolām. Mēs aicinām 12. un 11. klašu audzēkņus doties un piedalīties vēlēšanās. Vai arī, ja viņiem vēl nav 18 gadu, tad aicinām, lai viņi saka saviem vecākiem, radiem, draugiem, paziņām, ejiet un nobalsojiet, esiet aktīvi. Ejam balsot dombiedru grupas koordinātors Lauris Krastkalns stāsta, ka gaisotne sabiedrībā priekšvēlēšana laikā ir nokaitēta, tāpēc dažkārt cilvēki mēdz uztvert Ejam balsot aktivitātes ar aizdomām, ka tas viss tiek veikts kāda politiskā spēka interesēs. Liela daļa no savu resursu un spēka mēs tiešām patērējam cilvēkam skaidrot, ka mēs nākam ar ideju, kad cilvēkam, pilsonim Latvijā, kuram ir šī suverēnā vara dota, viņa ir jārealizē. Jo, godīgi sakot, ir 2 tādas frāzes, ko mēs postulējam, kad satversmē minētie vārdi par tautas suverēno varu ir miruši vārdi, ja viņi netiek realizēti praksē, proti balsojot. Tā ir viena frāze, un otra frāze ir, ko mēs cilvēkam mēģinām argumentēt, protams, kad tie sliktie politiķi, kas tiek ievēlēti Saeimā, tiek ievēlēti labiem pilsoņiem, nedodoties uz vēlēšanām. Sliktus politiķus ievēl labi pilsoņi, kas nebalso. Un ja to visu pāanalizē dziļāk, tad īstenībā tur ir liela daļa patiesības. Jo, ja cilvēks uzskata, ka viņš nebalso tādējādi protestējot un produktīvi protestējot, tās īstenībā ir diezgan liela vilšanās tiem cilvēkiem, kas ir šīs pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, jo katra balss, kas netiek nodota Saeimas vēlēšanās, ir pasīva balss par tām partijām, kas iekļūst Saeimā. Respektīvi, Saeima jau tukša nepaliks. Saeima tukša nepaliks, vienkārši to ar savu nebalsošanu nebūs ietekmējis Saeimas sastāvu, un citām balsīm, tīri matemātiski rēķinot loģiski, kļūst pavisam lielāks īpatsvars. Un tas ir galvenais cilvēkiem saprast, kad nenobalsojot, tu jau savu reālu ietekmes procesu neesi izdarījis. Tu esi vienkārši ļāvis citiem savu balsi izmantot savu politiskā pīrāga sadalīšanai.